Būvniecības darbi jāprot organizēt plānveidīgi, elastīgi reaģējot uz dažādiem notikumiem procesa gaitā. 2007. gada mājā tika dibināts jauns uzņēmums SIA ASEG. Uzņēmums galvenokārt nodarbojas ar dažāda veida būvniecības darbiem, pildot visdažādākos pasūtījumus, no pamatiem līdz pat pēdējai niansei mājas būvniecībā. Tieši šādu pakalpojumu var sniegt SIA ASEG. Pats uzņēmums sākotnēji atradies Saldū. Šobrīd tas atrodas turpat netālu Brocēnu novadā, netālu no Emburgas. Apkalpojošā teritorija pārsvarā ir Saldus un Brocēnu novadā, kur veikti arī dažādi pasūtījumi gan skolas, bērnu dārzu, gan Saldus viesnīcas, Drubas fūdu būvniecībā un atjaunošanā. Tieši pašvaldības ir tie galvenie pasūtītāji. Papildus būvniecībai SIA ASEG piedāvā arī dažāda veida tehnikas nomu. Jau no bērna kājas celtniecība īpašniekam nekad nav bijusi sveša nodarbe. Tieši šis ir viens no iemesliem, kādēļ tika pieņemts lēmums izveidot savu celtniecības uzņēmumu. Pārvarēja visas krīzes ekonomiskās pārvarējām. Tas bija daudz arī saistīts tieši no bankām nebija kredīti. Tad bija ieguldīti savi līdzekļi, un tā arī mēģinām līdz šim brīdim ieguldīt savus līdzekļus firmas attīstībai. No bankas atbalsts līdz šim tas arī saistīts ar Eiropas atbalstu un tehnikas iegādēju to šo pavasaru, var teikt, ka izcīnījām universālo traktoru. 2011. gadā tika iegādāts jauns plašs īpašums, kas pēc labiekārtošanas kļuva arī par SIA ASEG mītnes vietu. Arī pats uzņēmuma birojs ir veidots pēc augstākajām prasībām, jo tieši pēc telpām arī rodas pirmais iespējas par pašu uzņēmumu. Visus savus līdzekļus faktiski ieguldam attīstībai, paplašinoties tehnikas, pērkam instrumentus, sakopjam darba vidi, savu atrašanās vietu. SIA ASEG neplāno apstāties attīstībā, bet ar laiku tiek plānot arī ražošanas uzsākšana, kas varētu ļaut uzņēmumu paplašināt savu darbību visā Latvijas teritorijā.